Labdien, mans mīļais draugs! Šodien nolēmu turpināt mūsu sarunas pašam ar sevi un ar tevi. Un tāpat kā iepriekšējo reizi man plāna nav, nekas konkrēts man nav jāpasaka, bet tēma pati sevi virzīs. Es pagājušajā reizi minēju, ka es nonācu pie savas lielās patiesības caur grāmatu, kas 2016. gadā nonāca manās rokās, un viņu izlasot man atvērās loks uz citu pasauli, uz citu firmamentu. Nevis skaidrība, bet cerība. Cerība, ticība. Un es minēju, ka šo grāmatu sauc Visuma pazušana. Es viņu toreiz lasīju, protams, angliski. Un es biju šīs grāmatas iespējā tik ļoti iedvesmots, ka es nolēmu, tā teikt, veicināt viņas iztulkošanu latviešu valodā. Šāda viņa izskatās. Es ceru, ka tas ir redzams šādā versijā, kā es filmēju. Katrā ziņā tie ir rakstīts Visuma pazušana, Garijs Renārs. Iespējams, ka viņi vēl ir sastopami kaut kādos grāmatplauktos. Un tā kā ļoti iesaku, jo viņi ir viegla, bet viņi ir prātu uzaroša, ja tā varētu teikt. Un tad, kad man tā grāmata bija iedvesmojusi tajā 16. gadā, tad es sapratu, ka paldies Dievam, ka man ir iedots konkrēts instruments, kā to jomu pavērt vaļā. Ar gara darbu, ar mentālu darbu un ar praktisku darbu. Un es minēju, ka tā grāmata, kas ir šīs jomas tāda kā Bībele, kā Tora, kā Korāns, viņu sauc angļu versijā, kas ir oriģināla versija, Course in Miracles. Latviešu versijā viņu sauc Brīnumkurs, un krievu versijā viņu sauc Kuršķuģes. Mana angļu valodas grāmata ir kaut kur noklīdusi pa maniem plauktiem, un tāpēc es tev parādīšu, kāda izskatās krievu valodas grāmata. Kuršķuģes, un tā tālāk un tā joprojām. Te būtībā ir 3 daļas. Viena daļa ir filozofija. Es neatceros, cik viņi ir. Kaut kāds 700 lapspuses. 700 pāri lapspuses. Otra, tikpat liela daļa ir mācības stundas. Mācības stundas nav biedējošas. Dažas ir šitik īsas. Tātad izlasi dienas laikā mācības stundu, un no rīta izlasi mācības stundu, un pēc tam praktizē visu dienas garumā. Kā teikt, pēc labākās sirdsapziņas. Tur nav nekādi ļoti, ļoti stingri likumi. Lūk tā, tas ir, lai tu apzinātos, ka tas, par ko es stāstu, nav tāpatās, tā teikt, izdarāms. Tas ir, to es gribu teikt, ka izlasot šo grāmatu, teiksim, varētu apsēsties meditācijā un kārtībā. Viss notiek, viss ir izdarīts, viss ir noticis, bet ir jāpiestrādā. Es domāju, ka mūsu pasaulē dzīvi pieredzējušiem cilvēkiem nav jāstāst, ka lielas lietas šai pasaulē var izdarīt tikai strādājot, tikai darbojoties, tikai veltot laiku. Dažreiz, kad man jauni cilvēki jautā par biznesu, kādus ieteikumus es varu biznesā viņiem ieteikt, kā es esmu sasniedzis to, ko es esmu sasniedzis, tad viena no manām atbildēm, kas man pašam simpatizē, ir, ka tu sajūti virzienu, kurā tu vēlies domāt, runāt un darboties. Tu izvēlies mērķi un, teiksim, biznesa mērķi, un tad tu velti visu savu apziņas enerģiju, visu savu fokusu, visu sevi uz šo virzienu.
Un tas ir salīdzināms kā dzenis skaļ caurumiņu. Viņš izvēlās koku, nedomādams, cik viņš ir ciets, cik viņš ir grūts, bet viņš zina, ka tur ir tārpiņš. Tas tārpiņš ir tā motivācija, ka es biznesā gribu sasniegt to un to, vai es lasot un mācoties, studējot brīnumkursus, gribu sasniegt to un to. Un man tieši tā bija. Es izvēlējos brīnumkursu, un es fokusēju vairākus gadus visu savu apziņas enerģiju šajā virzienā. Tāpat kā dzenis, es kalu tikai šo vienu, neko citu. Visa pasaule izgaist tajā brīdī. Un tad, kad viss prāts un visa apziņa ir koncentrējusies uz kaut ko vienu, uz to tārpiņa saņemšanu, atrašanu, tad tāpatās kā katrs dzenītis atrod savu tārpiņu, tāpat arī katrs cilvēks var sasniegt savu dzīves mērķi, bet ir vajadzīgs pilnīgs, 100% surrender. Surrender sava mērķa realizācijā. Nu, ļoti vienkārši, vai ne? Lūk, un turpinot to pirmās daļas domu, es minēju, ka 17. gada martā pēc brīnumkursa jau studēšanas, es jau biju pastudējis viņu. Man liekas, ka es tomēr nebiju līdz galam viņu izstudējis, bet man bija jau iedvesma dalīties ar brāļiem, ar līdzcilvēkiem, ar draugiem, ģimenes locekļiem, ar to, ko es esmu sapratis. Un tad radās šī te grāmata, šādi izskatās joprojām. Viņa ir samizdatā, kā teikt, viņa izdod tikai A4 formātā. Esej kalambūrs, atmodas ābets. Un kā lai saka, tas, ko es varētu teikt, motivējot sevi un tevi tagad, ir tas pats, ko es teicu, motivējot sevi un tevi tad. Tajā 2017. gada martā, kad es piesēdos pie datora un mēnešu laikā sarakstīju šo te neslēpšos teikt, gara darbu. Un tāpēc es nedomāšu jaunus vārdus, jo, manuprāt, tas, kas tur man uzklājās uz papīra, datorā, ir tik patiess, tik sirsnīgs, ka es viņu atļaušos tev nolasīt. Tieši tāpēc es arī esmu paņēmis šo grāmatu. Esej kalambūrs, atmodas ābece. Vēstulīte tev, mans mīļais, mūsu kopējās dzīves ceļa ar mani kopā gājēji. Sirsnīgi pavasarīgs un atmodinošs, atgādinošs sveiciens tev, mūsu kopējās dzīves ceļa kāda posma ar mani kopā gājēji. Tev rakstu es ar lielo E. Tas, ko tu lasi, ir mana ievada un pavada vēstulīte tev, pirms dāvanas. Labāk šo lasīt kā pirmo, pirms visa pārējā, bet ja ir citādi, tad tas nav svarīgi, labāk vēlāk nekā nekad. Visticamāk, ka tev ir sava nojausma, kas es tāds apmēram esmu. Tu, kas šo lasi, vai tu, kas šo klausies, esi ar mani saticies ļoti atšķirīgās dzīves situācijās. Esam bijuši viens otru dzīvē, klātienē vai netieši, vai nu bērnībā, jaunībā, briedumgados vai tusiņos, darbā, mājās, atpūtā, laukos, ceļojumos, vai arī personīgās attiecībās, biznesos, garīgos meklējumos, vai arī kādā citā man nezināmā veidā. Vai varbūt par mani tev vienkārši ir, ko teicis tavs paziņi, kas mani pazīst, vai domā, ka mani pazīst. Angliski tas skan fanīgi. Yeah, I know one guy who actually knows one guy who might know the guy. Man likās zīmīgi šo te uzrakstīt arī angliski. Vienīgais, kas no šī mūsu klātienes vai neklātienes pazīšanām ir patiešām svarīgi, ir, ka tu un es zinām, ka mēs abi esam. Iespējams, tu domā, ka tavu dzīvi vadi tu pats. Iespējams, ka esi pārliecināts, ka viss ir karma un liktenis.
Iespējams, ka zini, ka viss ir Dieva un tavas ticības rokās. Tas viss nav svarīgi, jo tu esi un es esmu. Mēs abi esam. Tādi, kādi esam, un tādi, kādi mākam būt. Tādi, kādus sevi un pasauli redzam savās acīs. Rakstu tev, jo esmu atklājis to, ko ilgus, beidzamos savas dzīves gadus esmu meklējis. Savos garīgajos klejojumos un patiesības un brīvības meklējumos. Iespējams, ka tavā dzīvē tādām lietām nav bijusi nekāda nozīme. Un tu par šādām cilvēku aizrautībām zini pamaz. Arī tas nav svarīgi. Katram savs. Svarīgi ir, ka tu esi un tu zini, tieši vai netieši, ka es esmu eksistējošs šajā pasaulē. Un tagad tu par to pārliecinies arī video versijā. Jauki, ja tu mani pazīsti personīgi, un ka pazīsti tieši tādu, kāds es esmu palicis tavā apziņā, tava prāta uztverē un atmiņā. Es vēršos pie tevis, manas dzīves, mūsu kopējā ceļa gājēji. Tāda, kāds tu esi palicis manā uztverē un atmiņā. Un vēršos arī pie tevis, mana ceļa biedra, kuru varbūt es neesmu pat redzējis. Es to daru, jo esmu skaidri apzinājies, cik katra manas dzīves aina, neatkarīgi no satura, ir bijusi nozīmīga manā ceļā uz to es, kas patreiz tev raksta un saka šo ziņu. Tu esi manas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Pat ja tu esi mana drauga draugs, tas neko nemaina. Tev tieši vai netieši manā dzīvē ir bijusi un ir vieta būt. Es esmu atklājis ko tādu, ko man tik ļoti ir vajadzējis visu mūžu. Tas, ko es tagad zinu, ir kas tik fantastiski, ģeniāli, vienkāršs, labs un vērtīgs, ka es nevaru to nedāvināt arī tev. Tas ir absolūti labākais, kas man ir. Tas ir manas dzīves auglis. Šis manas dzīves auglis ir manu meklējumu atradums. Tas ir man ļoti vērtīgs, un tas ir vienīgais, ko es patiešām vēlos. Šis atrastais, jeb manas dzīves iznēsātais auglis, izrādās nekad nav bijis ārpus manis. Tas savā embrija formā ir gaidījis īsto laiku un īsto vietu piedzimšanai. Un nu tas ir nobriedis. Nobriedušu augli, ja tas ir tiešām vērtīgs, parasti steidz piedāvāt saviem tuvākajiem. Mans auglis ir maktens smeķīgs, un es vēlos dalīties ar tevi labākajā, kas man ir. Jo tu man esi svarīgs. Jo tu esi. To, kas tad īsti ir šis auglis, tu iespējams uzreiz nesapratīsi. Vai nepieņemsi? Tu taču zini, ka katrs esam pieķērušies saviem pierastajiem dzīves ēdieniem, un ne tikai ēdieniem, bet arī draugiem, paradumiem un uzskatiem. Šo savu vērtīgo augli es sūtu tieši tev, jo tu mani pazīsti. Vai tagad redzi? Tas ir tik specifisks, ka ir neiespējami to piedāvāt kādam, kas man nemaz neuzticas vai nemaz nepazīst. Pilns tirgus ar augļiem, kas nevienam nav vajadzīgi. Pilni veikali ar gudrām grāmatām, kuras neviens nelasa. Droši, ka arī pirmos kartupeļus Eiropā uzreiz neieveda ar kuģiem, bet atveda kāds konkistadors vai Kolumbs pats savam draugam ja patronam. Un te nu tas ir zekartupelis. Gan latviešu, gan krievu, gan angļu nacionālais ēdiens. Mans kartupelis ir tev nezināms, bet daudz gardāks un daudz vērtīgāks par jebkuru citu tev zināmu dārzenu un augli. Un pie tam tev katram, kas šo lasi un dzirdi, katram tas ir visu augļu auglis. Es zinu, ka tev tas labi garšos. Tev tiešām vajag, un tu vēlies tieši to pašu, ko es.
Es to zinu, bet tu iespējams vēl nezini. Tā nu ir sanācis. Vai tad tā nekad tavā dzīvē nav bijis, ka tas, ko sākumā nepieņem, vēlāk kļūst tavs labākais draugs, ēdiens vai paradums? Es jau arī nezinu ļoti daudz no tā, ko tu zini. Kad tu stāsti, klausos, un es vēlos saprast, iejusties. Tas ir, ko es daru, kad esam ar tevi abi kopā. Tāpēc lūdzu tevi, vismaz pagaršo, vismaz noklausies, vismaz izlasi. Pagaršot šajā gadījumā nozīmē izlasi to, ko tev sūtu, ļoti lēnām un uzmanīgi. Auglis ir sabiris starp rindiņām un nedaudz paslēpies tulkojumā. Dažas labas lietas notiek ne tikai tāpēc, ka tu zini, ko un kā dari, bet vienkārši notiek. Nav labi, lai aiziet pirkstu. Tā man tāds ir. Citreiz atkal tās notiek, ja tu uzticies kaut nedaudz. Ja esi sācis jau man augli garšot, bet pirmie iespaidi ir, ka tev to nevajag, lūdzu uzticies man. Izlasi vai noklausies sūtīto no A līdz Z. Nu, kā sanāks? Auglis atklāsies īstajā brīdī. Tas ir kā lēnām dzerot labu viskiju vai konjaku, ko tu, mans draugs, no vienas mūsu kopējā ceļa daļas esi man iemācījis iemīlēt. Augļa vērtība ir pēcgaršā, un tu to sajutīsi, ja uzklausīsi manu pazemīgo aicinājumu. Protams, ka tu savu dzīvi nodzīvosi arī bez mana augļa. Kā būtu mums dzīvot bez kartupeļa? Latvijā, šeit. Kā tas būtu? Mans auglis tavā dzīvē var ienest ko nebijušu un pārsteidzoši priecīgu. Jā, bet nu atzīstu, ka augli sagaršot nebūs tik viegli. Būs ko palauzīt prātu un sirdi. Bet, ja jau es sapratu, tad, hei, draugs, kāpēc gan, lai tu neuztvertu īstu augļu garšu? Un, kad sapratīsi un sajutīsi, tad nenožēlos ne brīdi sava ieguldītā laika un pūļu. To es tev apsolu. Nenožēlos ne brīdi. Katrs ceļa sākums uz Everestu sākas ar pirmo soli uz Everestu. Nav jau gan katram it kā jākāp Everestā, bet nu priecīgi pastaigāties pa Himalaju gleznainajām nogāzēm, prieka asarām baudot kalnu, pavasara pļavas, ziedu, mākoņu un strautu, savstarpējās saspēles, sajūsminoši brīnišķos posmu. Tas ir katram jāizbauda. Sirsnīgā labestībā skatos uz tevi, ar to savu seju, kas nāk tava atmiņā, vai jaukāk izsakoties, ar kāda tev pazīstama, vēl nerunājoša zīdainīša, priecīgi, nevainīgo un parit visu tik sajūsmināto seiņu. Es smaidu. Nu, lūk. Šāds ir mans ievads šajai esēja kalambūrs Atmodas ābecei no 17. gada, un kad es saku par to zīdainīti, tad nav tā, ka es vienkārši tāpatās izsakos, bet man ir padomā viens zīdainītis, kas uz to brīdi bija zīdainītis, un šī seiņa, ko es jums tagad parādīšu, bija mana mīļākā, dievišķākā, patiesākā seja un simbols absolūtai mīlestībai, gaismai, atvērtībai. Un tāpēc es arī to atļāvos pieminēt. Nu, lūk, tad, kad tu lasi šo grāmatu, ja viņa gadījumā ir nonākusi pie tevis, vai tad, kad tu klausies mani, tad aizmirst šo tēlu, kur es esmu pieņēmis tagad. Man pāris cilvēki ir nosaukuši par Breaking Bad galveno varoni. Sapcīt, Breaking Bad ļoti labs seriāls, iesaku katram noskatīties. Jā, bet iedomājies, ka ar tevi runā šis zīdainītis. Kāpēc zīdainītis? Tāpēc, ka ar tevi runā nevis tā ārpuse, ko tu tagad redzi, bet iekšpuse. Un tā iekšpuse
jeb okeāns, jeb mūsu patiesā esība mums visiem un katram un ikvienam ir pilnīgi kopīga. Un viņa ir svēta, nevainīga, žēlsirdīga, spēcīga, patiesa, skaista, mīloša, varoša, griboša, daroša, un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc labākais tēls, kas simbolizē, ir zīdainītis. Nevis Breaking Bad galvenais varonis. Vēl tāds paskaidrojums, kur tad mēs ejam ar šiem stāstiem. Tas nav tā, ka man gluži nav ko darīt, un es vienkārši izklaidējos. Tas ir savādāk. Tad, kad notiek saslēgšanās iluzora esībai, kas ir šis ķermenis un ārpus ar patieso esību, kas mums visiem un katram un ikvienam ir kopīga, tad šī iekšējā patiesa esība pārņem ārējo esību, un ārējā esība sāk kalpot iekšējai esībai. Tad, kad filmās un varbūt dažādās vietās, kur jādod gods ir, un tad saka, gods kalpot Rīgai. Tā saka Rīgas policisti. Un šajā sakarā es varu teikt, ka man ir gods kalpot Dievam. Tas ir viens no vārdiem, kas apzīmē mūsu kopējo patieso esību. Un tieši to tad arī sauc par apzīmē ar angļu vārdu surrender. Surrender nozīmē, ka tas, kas ir šķietami ārpusē, skatoties no ķermeņa, skatoties no iekšu uz āru, atdodās tam, kas ir viss. Un tad divi vienā ir apvienojušies, un režisors, aktieris un lomas tēlotājs ir viens un tas pats. Nu, lūk, un tātad, uz kurien ved šie mūsu stāsti, ir apmēram tā, ka ir ļoti daudz skolotāju, guru, viedu cilvēku, kas dažādās dzīves jomās kaut ko stāsta. Jeb, teiksim, kaut ko pastāsta par pasauli tādu, kas liek saprast, ka pasaule ir, kaut kas nav labi ar to pasauli. Un tad, kad cilvēks saņem to informāciju, tad bieži vien viņš nezina, ko ar to darīt. Ja pasauli kaut kas nav kārtībā, tad tālāk ko? Tālāk tu dzīvo to pašu dzīvi tāpatās, kā tu māki. Iet runa par to, ka, ja tiek nosaukta problēma, tad viņai jāiedod risinājums. Un tāda arī bija šīs te grāmatas patiesā tā jēga un būtība. Šajā grāmatā ir risinājums, jo tas risinājums man tika uzdāvināts no iekšas uz āru. Tā skaitā ar šīs te grāmatas palīdzību, Course in Miracles. Un tas instruments ir tāds, ko es esmu nosaucis par piedošanas lūkšanu, antiego lūkšanu. Tas ir tāds instruments. Bet, lai saprastu, kāpēc tas ir instruments, lai iegūtu motivāciju šī instrumenta lietošanai, tad ir vajadzīgs neliels tāds ievads, jeb soft landing. Bez tā nevar iztikt, tāpēc, ka tāpatās kā, piemēram, kad cilvēks ir, kāpēc cilvēks iet pie ārsta? Cilvēks iet pie ārsta, tāpēc, ka viņam kaut kas nav labi. Mentāli, garīgi, psiholoģiski, ķermeniski. Viņš iet pie ārsta, viņš saka, tā, man ir tāda situācija, un ko dara ārsts? Ārsts izraksta zīmi. Nevis zīmi, bet izraksta recepti, lūdzu, dzeriet tādas zāles. Tas, kas ir šīs grāmatas rakstīšanas iemesls, ir recepte.
Bet, lai recepti nostrādātu, prātam, kurš vēlās tikt dziedināts, viņam ir jāsaprot apmēram, kas nav kārtībā. Jo mēs cilvēki dzīvojam normāli šo pasaulīgo dzīvi, un ļoti daudzi no mums saka, ka mums viss ir kārtībā, mēs esam laimīgi. Dzīve ir skaista un tā joprojām. Un nenoliedzam, tas tā arī ir. Bet es uzrunāju tos cilvēkus, kuri kaut kādā veidā jūt, ka gan ārpasaulē, gan iekšēji ir kaut kāda pretruna. Pretruna, kas traucē būt pastāvīgi laimīgiem, mierīgiem, iedvesmotiem un citus iedvesmojošiem. Es vēršos pie tiem cilvēkiem, kuri jūt, ka kaut kas ar šo pasauli nav kārtībā, jeb ar mani. Varbūt ar pasauli viss ir kārtībā. Un tas ir jāsaprot. Tas ir jāsaprot, un tāpēc ir šie te mani rakstījumi un lasījumi. Šodien tad ar to apmēram beigšu, jo savādāk būs pa garu. Es domāju, kas pa daudz, tas pa sliktu. Man pašam, teiksim, es zinu, ka ir cilvēki, kas spēj noklausīties podkastus, kas ir pa 2 stundām, bet man pašam ir ļoti grūti pieslēgties kaut kādam tādam 2-stundīgam podkastam pilnībā, tāpēc es mēģināšu sevi turēt kaut kādos rāmjos. Nu labi, patreiz tā, ņem par labu un ejam tālāk. Kā saka mans draugs Valdis Attāls, esam. Top, kam jātop. Jauku dienu.